Sveicināti! Pirms kāda brīža manā kanālā bija stāstīns par partnerattiecībām interesanti. Te bija daži vārdi par grupu, kā mums iet, un pēc tam bija kāda doma par partnerattiecībām, jo īpaši situācijā, kad viens no partneriem mainās, aug, attīstās, un otrs nē. Var izveidoties tāda situācija, pārī ģimenē var izveidoties tāda situācija, kad ļoti nopietni jādomā ir būt vai nebūt, kas cilvēkiem tiešām dara sāpes. Un man gribas šo domu turpināt, un ne tikai ar šīs dienas stāstu, bet ar citiem, ar daudziem citiem. Man gribas šo domu turpināt, tāpēc, ka man liekas, ka no šīm situācijām var izvairīties. Tādā ziņā, kā nav obligāti vienam otru sāpināt, nav obligāti pašiem sevi sāpināt, un arī bērnus. Ja mēs zinām, saprotam, kā partnerattiecības ir veidotas, kā tās ir konstruētas un kā tur darbojas visi procesi. Tas, kas mūs patiešām apgrūtina, kas padara partnerattiecības ļoti vēlamas, negribas teikt iekārojamas, tāda vēlama, ļoti vēlama manta cilvēka dzīvē, viena no varbūt pašām augstākajām vērtībām tūlītais dzīves un dzīvības un mīlestības. Tātad šīs ģimene, pāris, un tas mums ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs, un tāpēc mēs esam gatavi paciest ļoti daudz ko, lai tikai šīs partnerattiecības būtu, lai tās noturētu, lai tajās notiktu kaut kāda attīstība. Un mēs tiešām esam gatavi daudz ko paciest, bet tagad ir pienācis laiks, kad cilvēku pacietības mērs ļoti ātri piepildās. Un kas notiek tālāk? Par to vēl stāstīšu. Šī iepriekšējā stāsta beigās es lūdzu jums dalīties savā pieredzē. Man ir 2 sievu stāsti, kur viņas dalās savā pieredzē. Es mēģināšu jums parādīt ar savu balsi, kā tas izskatās, ko sievas saka. Šoreiz vienas sievas stāsta, tāds konspektiņš. Viņa saka, ka viņa jūt, ka sasniegta kāda robeža viņu attiecībās, pie tam arī vīram. Patiešām labs vīrs, labs cilvēks, labs tēvs, bet es neesmu laimīga, sieva saka. Es neesmu laimīga, tāpēc, ka es nevaru iedot to, ko viņš gaida, pēc kaut kādiem standartiem un priekšstatiem, kā sievai vajadzētu uzvesties. Vēl sieva saka, dzīvē ir tik, intensīva, kā vakaros un periodiski ir sajūta, ka es knapi kustos, ļoti, ļoti nogurstu. Bieži saņemu sāpīgus komentārus no vīra, jo īpaši attiecībā pret seksu. Jūtos nenovērtēta, pārmetumu ļoti daudz, cenšos būt iejūtīga, pieņemoša. Varbūt par 100% tā gluži nav, tomēr es cenšos. Es esmu tāda sieva, ar kuru kopā vīrs nevēlas pavadīt laiku. Esmu tāda, un ko man tagad darīt? Saka, mīlestība ir došana, bet man vairs nav ko dot. Ir daudz sāpīguma. Tieši šīs kritikas dēļ. Gribas aizvērties, noslēgties. Ja kaut ko saku par savām jūtām, tas tiek uztverts asi, emocionāli,
Varbūt arī no manas puses. Visu pārspīlējot, dramatizējot, tad jau man neko nevarot teikt, tā vīrs saka. Dzēlīgas piezīmes par to, ko es jūtu. Pats trakākais ir tas, ka es viņu mīlu. Ļoti, ļoti. Viss mums ir, bet laimīga es neesmu. Šī emocionālā labsajūta, šī emocionālās labsajūtas zaudējums jau ļoti, ļoti ielaists. Es esmu centusies mainīties, vēl jau kaut ko varētu mainīt, bet kāda jēga, ja to daru tikai es? Vīrā arī notikušas izmaiņas, es redzu, bet izrunāties mēs nevaram. Manas izjūtas tiek pavērstas pret mani pašu, liekot justies nenormālai. Šausmīgi sāp. Vēl pielāgoties. Tad es zaudētu kaut kādu savu raksturu, savu dabu. Vēl ir arī alkohols un kompānijas. Tas rada atstumtības sajūtu tā vietā, lai laiku pavadītu arī ar mani kādu brīdi. Viņš izvēlas laiku pavadīt kopā ar draugiem. Kas ir tas, ko es nevaru viņam iedot? Un sāp tieši tā labi, ka nevaru iedot, ko viņš vēlas. Kā es jūtos? Kā salauzta sirds. Vientulība. Tuvs cilvēks ir, bet jūtos viena. Varbūt arī viņš tā jūtas. Tikai abiem nav drosmes to pateikt. Nav drosmes pateikt pietiek. Tik ļoti nogurusi, ka nevēlos vairs neko risināt. Sapnis nu pat bija, kad paziņoja par šķiršanos. No vīra asas sāpes pārmetumos, bet no sabiedrības jau arī. Saglabājot sevi, kļūstu par izstumto. Arī bērni cieš no šīs spriedzes. Viņi arī jūtas noguruši. Bet vai palikt kopā tikai bērnu dēļ? Cik daudzām sievām ir līdzīga pieredze. Meiteni pazīstu, zinu, ka ar viņu viss ir kārtībā. Izskatā, sirds bagātībā, mīlestībā, uzvedības kultūrā, attiecībās, vismaz no viņas puses tas, ko viņa dara un kā viņa dara. Bet viņa laimīga nav. Mīlēt vīru, kurš tev dara pāri, un nevis tāpēc, ka viņš ir ļauns un slikts, bet tu tāpēc, ka viņš vienkārši ir tāds, kāds viņš ir. Jums tas šķiet normāli? Vai tiešām tā ir jābūt? Un cik daudzās attiecībās, cik daudzos pāros ir līdzīga pieredze? Vīri par savām jūtām nemēdz runāt, tāpēc mēs nevaram zināt, kā viņi to visu redz no otras puses. Mēs varam minēt, mēs varam tikai minēt. Es domāju, ka arī viņiem ir dvēsele, un arī viņiem kaut kas sāp. Bet tas trakākais laikam ir tas, ka viņi nemaz nezina, ka viņiem sāp. Viņi negrib zināt, ka arī viņi ir cilvēki. Tieši tāpat kā sieva. Tajā līmenī, kur mēs abi esam cilvēki, tur sāp gan vienam, gan otram, vai tiešām tā ir jābūt. Tad, kad mēs satiekamies ģimenē, kā pāris, kā vīrietis un sieviete, mēs taču domājam par kaut ko citu, pat vīrietis. Viņam ir savas gaidas, savi priekšstati par to, kā veidosies attiecības, sievietei ir savējie. Vai un cik bieži mēs par tiem esam runājuši, domājuši vēl pirms aprecamies un sākam kopdzīvi? Varbūt kļūda ir tur, bet varbūt vēl kaut kur, bet varbūt nemaz nav kļūda, bet ir vēl kaut kas cits. Es meklēšu. Aicinu arī jūs dalīties savā pieredzē. Ja negribas publiski, nedariet to, uzrakstiet ēpastā. Būtu interesanti zināt arī, kā vīri redz šo situāciju. Paldies pirmajai sievai par stāstu.
tas man dod pietiekami daudz informācijas, lai sāktu strukturēt to, kas manī pašā sēž jau gadus 30. Daudz lasīts, daudz dzirdēts, daudz arī domāts. Es gribu ķerties pie šīs pieredzes, sastrukturēšanas, sakārtošanas tādā veidā, lai varētu savu redzējumu parādīt arī jums. Un tad skatīsimies, varbūt tās jums arī rodas kādas idejas. Noteikti, ka mana darba gaitā man radīsies kādas idejas, bet visticamāk, ka arī jums radīsies idejas. Ko darīt? Nevar tā būt. Mana personīgā sajūta saka, ka tā nav jābūt. Ka vajadzētu būt citādāk, un es domāju, ka arī jūsu personīgā sajūta tur, kur jūs esat cilvēki, kuri vēlas tikai vienu mīlēt un mīlēti būt. Es domāju, ka tajā līmenī mums visiem ir sajūta, ka vajadzētu būt citādāk. Bet ir tā kā šī sieva, kuru es citēju, saka, bet nav jau drosmes pateikt. Štruns par to, ka otram, bet pašam sev jau nav drosmes pateikt. Kaut vai to, kā es jūtos un ko es jūtu. Šoreiz tāds stāsts. Satiksimies atkal. Atā.